Ķirvļu putenis ir beidzies, atkal spīd saule, un šonedēļ mēs mēģināsim saprast, kādu distanci izvēlēties Nordea Rīgas maratonā. 5, 10 km, varbūt vairāk. Un viena no iespējām, kur to noskaidrot, protams, ir šeit, Uzvaras parkā, kur katru mīļu dienu cilvēki skrien, sporto un arī orientējās, kā šodien. Tiem, kuri ar skriešanu ilgāku laiku ir bijuši uz jūs un arī apavi nav ultramoderni, pirmie treniņi daudzot kājas pret asfaltu var būt mokoši. Tāpēc nemaz nav slikti gatavošanos sākt ar nelieliem skrējieniem pa zālīti, parku taciņām vai apžuvušiem meža celiņiem. Uzvaras parkā sastaptais topošais ārsts Artūrs uzskata, ka 5 km distanci var noskriet jebkurš, pat iesācējs. Es domāju, ka jāsaka 5, jo lēnām. Tagad sāk trenēties, sāka mazākām, pēc tam ir pārēt uz lielākām, jo uz lielākām uzreiz nevar, jo tad jābūt baigā trenētībai uzreiz. 5 ja var noskriet, jebkurš viņš var priekš sevis lēnām notipināt. Tas priekš sevis, tas, kas jau tā nopietnāk gatavojas, tas jau uz kādu rezultātu vairāk iet. Kā tad saprast, cik gara ir 5 vai 10 km distance un vai var šo attālumu noskriet? Iespējams, vispirms jāveic aptuveni tikpat gara attāluma distance ejot. Ietaupot naudu par degvielu vai sabiedriskā transporta biļeti un labākas veselības vārdā var taču aizčāpot uz darbu vai skolu kājām. Noietās distances garumu var izpētīt kartē internetā, nomērīt veicamo distanci var ar soļu mērītāju, GPS mobilajā telefonā vai pavisam vienkārši ar divriteņa vai auto kilometru rādītāju. Piemēram, Rīgā 5 km pārgājiens būtu no Teikas līdz Vecrīgai, no Imantas līdz Rīgas pilī vai no Krasta ielas lido līdz prāmju piestātnē pie Vanšu tilta. Galu galā var izstaigāt Nordea Rīgas maratons LV mājaslapā publicēto 5 vai 10 km skrējiena oficiālo trasi. 5 km distanci skrien un tiek līdz finišam pat mazāko klašu skolnieki. Es ar savu tēti esmu noskrējis 5 km un es ar tēti dabūju medaļu. Taču, lai skrējiena laikā un pēc sacensībām justos labi, treniņi noteikti ir vajadzīgi pat 5 km skrējienam, bet, lai sagatavotos 10 km, paskriet krosiņus vajadzētu vismaz pāris nedēļas. Es domāju, ka vajag regulāri vienkārši kaut vai pa mazām gabaliņām, kaut vai pa pāris 3 km paskriet. Tā jau būs, 5, 10, to jau var jebkurš noskriet. Tas nav nekas tāds briesmīgs, tā kā vienkārši vieglāk būs, ja paši patrenēsies. Tie, kas ir iesācēji, ko es gribu ieteikt, ka nevajag no paša starta uzreiz sākt ļoti ātrā tempā un izlikt visus spēkus pirmajā kilometrā, jo pēc tam sākās aizdusa, sāk durt sānos un beigas ir ļoti grūtas. Labāk sākt tā vienmērīgi savā tādā komfortablā, ērtā tempā, kādā tu vari paskriet un mēģināt vienā tempā noturēt visu distanci. Tas būtu noteikti daudz veselīgāk un es domāju arī tikt līdz beigām būtu daudz vienkāršāk. Mans padoms arī ir tieši tāds, tomēr kustēties arī pirms tiem 5 un pirms tiem 10 km mazliet patrenēties, nevis uzreiz iet distancē. Un, jā, kā jau teicu, par to sākumu noteikti nevajag pārķert sākumu, jo, teiksim, pagājušajā gadā es skrēju 10 km, un arī tas bija tas, ko es redzēju, ka cilvēki, kur no starta bija ļoti uzskrējuši, un jau pirms Pētersalas ielas tā trolejbusa galapunkta daudz jau gāja. Viņiem jau vairs nebija spēki, jo tas sākums bija pātri bijis. Labāk lēnāk un pēc tam to tempu audzēt. Tie, kuri vēl tikai domā par skriešanu, vajag tikai sākt skriet. Un tad jau organisms pats pēc laiciņa pateiks priekšā, kur no distancēm 5 vai 10 km distanci izvēlēties Rīgas Nordea maratonā. Viens ir skaidrs, vai mēs skrienam 5 vai 10 km, nedaudz patrenēties tomēr vajag pirms sacensībām, pirms lielā Rīgas maratona. Viens, ko ieteikšu obligāti. Katra skrējiena sākumu un katra skrējiena beigas skrienam lēnām. Nesteidzoties. Gan sākam, nesteidzoties, arī pabeidzam treniņu. Tiekamies nākamreiz. Turpināsim runāt par veselīgu gatavošanos Nordea Rīgas maratonam. Atā!